Jelgavā Uzvaras parkā atkal tiek cilāti ledus kluči. Pagaidām gan pie darba ķērusies iesildošā grupa. 14 studenti no Latvijas un Lietuvas pieredzējušā telnieka Kārļa Īles vadībā ledus klučus pārvērš skulptūrās, kas aizvedīs ceļojumā laikā. Ceļotājs. Tas ir cilvēks ar saviem noskaņojumiem dažādiem, ar saviem tipiem dažādiem. Viņš vienalga, kur ceļo. Viņš tur viesībās tāds būs, jaunībā tāds, bērnībā tāds, vecumdienās tāds, bet visu laiku viņam līdzi ir ēna. Un pat ja viņš būs tumsā, viņam vienalga būs ēna līdzi, jo ķermenis arī izstaro gaismu un tad tā kā cilvēks, tā kā ēna. Lai arī savu nākotni viss saista ar darbošanos mākslas lauciņā, pieredzes darbā ar ledu nav nevienam, bet visi vienprātīgi atzīst, ka tas ir kas jauns un ļoti interesants. Ļoti salst kājas un pārējais pagaidām likas normāli. Instrumentus grūti uztrīt. Man kā sieviete tie leņķīši, tas ir ļoti sarežģīti. Marijus ir topošais gleznotājs. Viņš atzīst, ka pats grūtākais ir izveidot formu, jo ledus klucis un molberts tomēr ir ļoti atšķirīgi. Mano ideja susijusi su mintim. Darbs ir ar aplišiem, un tas ir pirmkārt tas ir pagarne un tagadne. Darbs, kurš apvieno aplitis pie apliša, un tā veidojas viņam tas stāstis. Ir ratas atlieka simbolinę prasmę. Radošajām izpausmēm laika ir ļoti maz. Vakar bija iepazīšanās ar instrumentiem, šodien uzsākts darbs pie skulptūrām, bet jau rīt tam jābūt gatavām. Kam tad padodas labāk? Vēl tā īsti nav skaidrs, bet manuprāt, ka tomēr latviešiem pagaidām mazliet tā stabilāk sanāk, jo viņi tomēr ir pārsvarā tēlnieki, tomēr lietuvieši ir grafiķi un gleznotāji. Viņiem jau principā ar formu bišķīt ir problēmas, kur nu vēl ar ledu. Studentu veikumu starptautiskā ledus festivāla žūrija nevērtēs, bet skatītāji jauno mākslinieku skulptūras varēs aplūkot pēc nedēļas, kad pastrādājuši būs arī profesionāļi un durvis vērs tradicionālais ledus skulptūru parks. Sandra Letāna, Andris Spāns, TV Spektrs.